Saturna varenība, 8. nodaļa. Te karalis Vikramaditja ar mājienu pārtrauc ielgušo strīdu un bilda. Izstāstiet man tagad par 7. planētu. Un tad karaļa un visu klausītāju priekšā nostājās garš melnīgsnējs un kalsnējs pandīts, kura drānas, kā arī stāja, vēstīja par kūtrumu un ietīpību šī cilvēka raksturā. Ar visu savu būtību viņš pauda disciplīnas un valdonīgumu paraugu. Viņš runāja ar nedaudz nodurtām acīm, piesmukušā balsī, un pils marmora flīzes ir dobi atbalsoja katru viņu vārdu. Gluži kā ledus blāķu virsmas, kuras bieži vien mēdz atbalsot attālu vārnu ķērkšanu. Ak, karali, viņš iesāka. Bargā Saturna varenība liek svētās trīsās nodrebēt it visiem. Visu planētu starpā vienīgi Saturnam piemīt šāds spēks. Viņš pārzina it visus zaudējumus, nelaimes un trūkumu. Un tikai tālabit viss, kas ir dzīves, ir viņa iebiedēts, jo tam, kurš viņam izdabās, viņš iedāvāt var karaļu valsti, bet tas, kurš viņu sanikno, tam izzūd viss vienā vienīgā acu mirklī. Saturna labvēlība nes laimi, bet viņa dusmas iznīcina cilvēku bez pēdām, izdzēšot pat viņa vārdu no cilvēka atmiņām. Saturns ir laika pavēlnieks. Neviens cits, kā tikai viņš nosaka kā dzīves garumu, tā arī nāves atnākšanas dienu. Mēdz būt liela karaļa godkārība, bet viņu dzīves ātri aizskrienošas. Un vienlaiks ir tas, kurš atstāja leģendas par mirstīgajiem karaļiem, kuri jau kad ir valdījuši uz zemes, lai arī cik vareni viņi nebūtu bijuši. Pat karali Indru un visus dievus pārņēma šausmas, kad tie ierauga Saturnu, jo laikam cauri gadsimtiem vēl 1000 Indras ir piederējuši. Dievs Saturns ir gara auguma, tumšmatains un melnīgsnēju ādu ar garām rokām un kājām. Viņa acis zeltaini brūnā krāsā. Viņam ir prāvi zobi un nagi, izspiedušās vēnes un iekrits vēders. Viņa ķermenis ir pārklāts ar alpju apmetojumu, māte viņam vienās pinkās, seja ar garu bārdu apaugusi, viņš pieklabo. Viņa locekļi ir cieti, tie nav lokani. Saturnam ir vatas tipa konstitūcija, viņš ir ass un rupišs. Viņš cietsirdīgs savā valdonīgumā. Viņa nodurto acu skatiens iedvež šausmas. Viņš ir šudra, tomēr daži viņu pieskaita pat pie pāriem, nepieskaitāmajiem. Viņa amats sviests spiedējs, kurš pielūdz Kalabu Hairavu, melno šausmu valdnieku. Tā metāls dzels, bet dārgakmenis tumšzilais safīrs. Cilvēka ķermenī Saturns valda par cīpslām un nerviem. Viņa debes puse rietumi, bet nedēļas diena sestdiena. Viņš valda par mežāžu un ūdensvīru zvaigznājiem. Viņu dēvē arī par lēnīgo, ēnas dēlu, kaulaino, melno, bezgalīgo, par bēgu cēloni, par visa aprijošo, par nesatricināmo, par pārbaudītāju, par novārgušo. Saturns ir saules un viņa sievas ēnas, Čājas dēls. Tiklīdz kā Saturns parādījās pasaulē un uzmet savam tēvam pirmo skatienu, tā tēva āda pārklājas ar balto lepru. Savu otro skatienu jaundzimušais met uz saules ratu vadītāju, un tas nokrit un pārlauza savu gurnu. Bet, kad mazulis palūkojās 7 zirgiem, kur bija iejūgti ratos, tie visi tāpat mirklī kļuva akli. Saule izmēģinājās milzu lielu daudzumu dažādo līdzekļu, lai tiktu vaļā no šīm kaitēm, tomēr nekas nepalīdzēja. Un vienīgais, līdz ko Saturns pārstāja raudzīties uz viņiem, tā saules āda attīrījās, tā sadzīvedējām gurns, bet zirgu acīs atkal atgriezās spēja redzēt.